Labdien! Dienā 13 muļuk. 13. viļņa diena ir arī diena, kad ieliekas jaunā viļņa programma. Un jaunā viļņa programmā mēs zinām, ir ļoti nozīmīgs notikums - Amerikas prezidenta vēlēšanas. Par to jau rakstīju, bet tagad gribu parunāt par citu. Par to, kas notiek 10. novembrī. 10. novembrī aizsākas jauns stunds 8 muļuk. Ko tas nozīmē? 8 muļuk, tā ir 8 debesu rasa, 8 informācija. Tas nozīmē, ka šis stunds, kas iet no pagājušā gada 15. novembra, tuns ir Zemes gads, 360 dienu laika periods, kas praktiski, ja mēs pieņemam, ka Zeme ir kā bērns, kā dzīves organisms, kas aug kā apziņa, tad 360 dienu gads ir viena diena šīs apziņas dzīvē. Tātad viena diena būs 9. novembrī beigusies un 10. novembrī sāksies jauna diena Zemes dzīvē. Tas nozīmē to, ka šeit bija ļoti izšķirošs gads, 7 lama, tika koncentrēta maksimāla enerģija. Maksimāla magnētiskā enerģija tika koncentrēta, ja mēs teiktu tā, lai savāktu visu varu vienās rokās. Un attiecīgi, sākoties 8 muļuk, ir jāģenerējas pilnīgi jaunam informācijas laukam. Jūs saprotiet, pastāv divas nākotnes attīstības versijas. Tas, ko dotajā momentā zināmi spēki, es tagad neapspriedīšu, pašlaik attīsta, tā nav vienīgā nākotnes versija. No 8 muļuk, ja šī tuna beigās novembra pirmajā trešdaļā notiek lūzums, tad aizsākas pavisam cits informācijas lauks. Tad mēs aizsākam veidot pilnīgi jaunu realitāti. Tas nenozīmē atgriešanos vecajā. Tas nozīmē arī jaunu kārtību, bet šī kārtība balstīsies uz katra individuālo atbildību. Tas nozīmē to, kad tiks radīts jauns informācijas lauks, tiks pārskatīta pilnīgi izglītības sistēma, bet tiks pārskatīta pilnīgi ekonomiskā tiesvedības sistēma, viss, tiks ievesti pilnīgi jauni kritēriji, tiks ievesta pilnīgi jauna, pilnīgi cita nauda, kas nodrošināta ar zeltu. Un varētu teikt tā, ka no katram būs pēc viņa spējām, pēc viņa intelekta līmeņa, pēc viņa izpratnes līmeņa, pēc viņa spējas uzņemties atbildību. Šāda versija viņa pastāv. Neskatoties uz to, ka dotajā momentā visapkārt vaimanā vai, 5 gadi mēs atradīsimies tumsas laikmetā, koncentrācijas nometne, visi tiks salikti būrīšos un briesmas, un kā mums tagad izdzīvot un kā mums piemēroties. Atcerieties, līdz 10. novembrim pastāv jaunas versijas iespēja. Nevis kaut kad martā kāpēc es tik strikti izsakos par ezoteriskajām skolām? Tāpēc, kad daudzas ezoteriskās skolas, ļoti daudzas ezoteriskās skolas kaut ko runā par nākošā gada martu. Kad nākošā gada martā sāksies atjaunotne, tad mēs visi sadosimies rokās, tad mēs visi pulcēsimies, tagad mēs pasēžam savā saliņās, tagad neviens neiet man enerģētiski palīgā, no ezoteriskās skolas Latvijā nav maz, bet neviens nepulcē savus studentus, lai pievienotos meditācijām, no tā es izdaru savus secinājumus. Man nākas pateikt, kad martā, 30. martā, sāksies pilnīgi jauns tautas gads. Pilnīgi jauns tautas gads, kas praktiski nozīmē
kad izmainās sociālais pārnesums. Un mēs jau atrodamies jaunā realitātē, kur vairāk neko mainīt nevar. Es ļoti labi saprotu, ka enerģētiski neko nevarēs ietekmēt martā un neko izmainīt nevarēs martā. Jo praktiski martā jau viss būs sagatavots jaunas sociālās realitātes, jaunas sistēmas ieviešanai, kura mums vienkārši tiks uzlikta tā, kā putni ķērājas uzliek tīklu putniņiem. Tad, kad mēs varam mainīt kaut ko, tad, kad nomainās zemes gads, enerģētiskā laika vienība. Starp citu, dienā 12 īmiši, kas ir 10. novembris, sākas jau 12. trejdeviņi. Tas ir 27 dienu cikls, sāk ritēt 12. trejdeviņi. 12. trejdeviņi nozīmē, ka no 27 dienās no 10. novembra skaitot, viss sakārtosies jaunā formā. Un šeit, kad viss jaunā formā kārtojās, mēs ar savu enerģētiku, mēs ar savu nodomu varam kaut ko izmainīt. Mēs tagad šī iepriekšējā tuna lamata nogalē varam kaut ko izmainīt, tāpēc, kad mēs varam apzināties savu vērtību. Es saprotu, ka es esmu skatījies daudzus aspektus, gan astroloģiju, gan kalendāru, gan taro kārtas, bet pats galvenais aspekts ir tas, ko es jūtu caur saslēgumu, caur savu apziņu. Jo ik viens instruments pakļaujas egregoram, kurš viņu ir radījis. Tikai mūsu pašu apziņa, mūsu individuālais savienojums ar Dievu nekādam egregoram nepakļaujās. Un tāpēc nav jābūt ezotēriķim, lai saņemtu, lai iegūtu informāciju. Jābūt cilvēkam ar atvērtu sirdi. Vienkārši ar atvērtu sirdi, un tu skaties pasauli, un pasauli tev stāstīs, pasaules dvēseli ar tevīm runās. Tad ko saka pasaules dvēseli? Lai cik viss briesmīgi neizskatītos kādam, bet praktiski mēs esam ideālā situācijā. Tie, kas stāv uz scēnas, viņi nav aprēķinājuši vienu lietu. Viņi nav aprēķinājuši to, ka viņu rīkojumus ir jāizpilda garā nabadzīgiem, prātā nabadzīgiem un diezgan gļēviem cilvēkiem. Tur ir tā nelaime, saprotiet, priekš viņiem, ne priekš mums, kā filmā, es nezinu, vai tā bija īstenībā, bet filmā Aleksandrs pirms Gaugamela kaujas pie Aleksandra piegāja priesteri, un viņi viņam saka, valdnieki, mēnesis aptumsums, slikta zīme. Jā, slikta, priekš Dārija. Tātad lūk, rodas plaisa sistēmā. Jūs saprotiet mani? Ir aiz scēnas pašā augšā, to augšu mēs neredzam. Ir stratēģi, kas visu plāno, kā es teicu, 8 gājienus uz priekšu, kuri visu ir izplānojuši, visu salikuši pa plauktiņiem. Aiz viņiem iet viņu kalpi, kas nodod rīkojumus. Valdībām, banku prezidentiem, ģenerāļiem, nodod rīkojumus. Visādiem ANO priekšsēdētājiem un tā tālāk. Un tālāk šī trešais, tas ir trešais slānis, šis trešais slānis nodod rīkojumus 4. slānim. 4. slānis ir kšatrija. Jūs saprotiet, kas ir kšatrija? Kšatrija tie ir reālie kaujinieki. Kšatrija tie ir tie pulkveži, kas kaujas laukā, nevis kantoros sēž. Kšatrija tie ir tie mediķi, kas neraksta dokumentus, kas cilvēku dzīvības glāb. Tagad šie nodod tālāk pavēli kšatrijam, bet 3. slānis ir deģenerēts. Jūs saprotiet? Āksta pavēli kšatrijas neviens neklausīs. Āksta pavēlei nav svara. Tas, ka 3. slānis ir tik plāns kā pramakaška, tā ir gaismas spēku cerība, kad nebūs tumsas laikmeta. 5 gadu garumā, kad Armagedons iesāksies un beigsies jau 2 mēnešos un nākamgad.
Ne divos. Būs grūti mēneši, janvāris, februāris. Un tad nākamgad no marta mēs sāksim celt jaunu sistēmu, jaunu realitāti. Tāpēc, ka trešais slānis ir bez svara. Viņš nav spējīgs nodot otrā slāņa pavēles ceturtajam, kur atrodas kšatrija. To pamēģiniet saprast. Apzinieties savu svaru. Ja jūs apzināsieties savu svaru, saprotiet, pingponga bumbiņa, biljarda bumbu pagrūst nevar, lai skaidrāks būtu. Jūs sapratāt. Visu cieņu un ticību sev mēs uzvarēsim.